tā, tā. Tev nekas tur nenotiek, Zani, tajā galā? Ir. Ko tu izdarīji? Es nezinu neko īsti. Bet zini, kā ir? Atkal ir tāda balss. Pagaid, labi. Ja es noņemu, Nu, tagad, tu mani dzirdi? kad kur tu paliki, tu esi, jā? Jā, es esmu. Nu, tagad, kad es runāju, tad es sev nedzirdu. Tie, kas klausās, uzrakstiet. Var tā kā viss skaidri labi dzird vai kaut kas nav. Bet tad tev bez austiņām ir labāk. Jo tad, Labi. kad tu uzliec austiņas, tad vienkārši es visu laiku dzirdu savu balsi. Labi, runāšu bez austiņām. Nu, ko? Gan varētu tevi kaut kā varbūt skaļāk, bet nekas būs labi gan jau. Nevarētu būt tā, ka tev vienmēr ir problēmas ieiet laivā dēļ tieši tām konkrētajām austiņām? Ja tev kaut kā vienmēr tā ir? Vai mums vienkārši? Vai mums tas tā? Nu, kā tu jūties? Tev vēl ir sniegs? Jā, vēl bišķiņi ir, viss nav nokuts. Tā kā jā. Mums ir. Jā. Un kā tu jūties? Labi. Ļoti labi. Es gan tevi neredzu, bet laikam tā vajag šodien. Jo. Tādāk mēs sāksim atkal smieties. Es domāju, ka tas nebūtu šķērslis arī tāpat. Bet, arī jā, varbūt. Jā, nu es tev redzu, tātad tas viss ir kārtībā. Tev būs interesantāk runāt pašai ar sevi. Sevi vismaz tu redzi, vai ne? Jā. Ir neko, šodien izskatos. Nevarētu sapēt. Labi, tad zini kā, pirms mēs sākam, tātad es uztaisīšu nelielu tādu ievadiņu, jo pastāstīšu nedaudz. Pirmām kārtām, ko es gribēju pastāstīt, kad mēs ar Zani netiekamies pirmo reizi šeit. Šī jau ir mūsu 3. reize, kad mēs laivā kopā tiekamies. Nu, ja pieskait vēl tās, kur mēs kopā ar pārējām meitenēm izsmējāmies laivos, tad ir vairāk, bet nu, tā kā divatā šādā formātā mēs esam 3. reizi. Un es tieši šoreiz vēl domāju, kad tas bija, kad mēs vēl runājām. Pirmā saruna, kas mums bija pirms nu jau vairāk nekā 2 gadiem. Tad, kad mēs abas mācījāmies reinkarnācijas skolā par konsultantiem, un tad mums tā bija tāda ievadsaruna vispār par to, kā mēs esam nonākušas līdz ezotērikai kā tādai un vispār šai te jomai, un toreiz aktuāli bija tieši iepriekšējās dzīves un reinkarnacioloģija un tādas lietas. Un tad pusgadu vēlāk mēs vēl vienreiz tikāmies uz sarunu, kas bija pilnīgi citā pagriezienā, arī saistīts ar reinkarnacioloģiju, bet vairāk to, kā to var izmantot, pētot visu kaut kādas lietas, pētot pasauli, pētot citas pasaules, citas dimensijas un visu kaut ko tādu interesantu. Tajā tēmā mēs šodien iekšā neiesim, parunāsim par kaut ko praktiskāku, taustāmāku, bet tā saruna arī droši vien būs tāds startiņš citiem projektiem, kas mums kopā ir paredzēti. Un jā, par tām sarunām līdz ar to, kāpēc es pieminu tās sarunas, jo varbūt tādu baigo lielo ievadu ar tādu iepazīšanos un kā mēs te nonācām, droši vien es netaisīšu tīri tā iemesla pēc, ka tas jau pirms tam kaut kad ir runāts. Un var vienkārši pameklēt uz apakaļu arhīvos, kur ir tā kā iepriekšējās sarunas bijušas, ja kāds nevar atrast un interesē, tad es varu iedot saites, ir gan YouTube'ā mums tie sarunu ieraksti, gan tāpat Instagramā. Bet jā, šodien mums ir doma parunāt par makkārtīm. Tas ir pilnīgi kaut kas citādāks nekā tas viss, ko mēs esam pirms līdz šim runājušas un dalījušās. Bet pirms tam, tā kā es pieļauju, kad es jau redzu, ka šī laiva laikā vien jau vairāk cilvēku sāk piesakot. Acīm redzot, cilvēki no tevīm nāk ciemos pie manīm. Bet tad... Var jādāk. Jā, tā ir.
tad es domāju, ka pāris vārdos es tā kā tomēr pateikšu. Es esmu Sandra. Kas es esmu? Man liekas, tas ir mūža sanājis neatbildamais jautājums. Es nekad neesmu varējusi līdz galam pateikt, kas es esmu. Un vēl es varu vairāk vai mazāk pastāstīt, ko es daru, bet tas arī ir tik mainīgs un plūstošs, kad ja mēs vienā no iepriekšējām sarunām kopējām ar pārējām meitenēm runājām par definīcijām, kas es esmu, tad man vēl nav sava definīcija, kas es esmu. Bet, lai būtu pie kaut kas, pie kā vispār pieķerties, tad tas, ar ko es visvairāk šobrīd asociējos ar to, ko es daru, tad, man liekas, man viss tuvāk tādai iekšējai sajūtai no tā, ko es daru, tie ir tie mūsu gaismas svētki, ko mēs veidojam kopā ar Zani un vēl divām foršām meitenēm. Un tas ir laikam, tos svētkus mēs taisam reizi tā kā pa 2 mēnešiem. Tas ir kaut kas, ko es šobrīd sajūtu vistuvāk, tā kā, kā savu tā kā pašrealizācijas, pašizpausmes veidu. Tajā pat laikā tāds sev individuāls ceļš, lai arī instrumenti krājās un viss kaut kas ir apgūts, ir kaut kādas lietas, ko es varbūt māku, vai kas man sanāk, vai vēl kaut kā, bet līdz galam es nekur īsti vēl nejūtu to savu īsto vietiņu, vēl neesmu atradusi, tā kā man pašai ir es esmu tādos ceļu meklējumos, kas un kā, un kas man vislabāk patīk, un ko es vislabprātāk darītu. Tā kā jā, tas ir tas, cik es varu pateikt par sevi. Es zinu, ka Zanei arī instrumenti jau ir pārējiem. Es pat nemaz visus viņus nevaru nosaukt, ko viņi tur dara un ar ko eksperimentē un visu kaut ko darbojās. Tos tu pat pastāstīsi, kas ir tas, kas tev pašai visvairāk rezonē, bet tādos pārsteikumos, kas mēs vienu otrai esam, mēs tā kā pazīstam, es parēķināju atpakaļ, ka tuliņ būs kā 3 gadi, kad mēs vienu otru pazīstam. Abas iepazināmies reinkarnācijas skolā, mācoties kopā. Un šobrīd es tevi varētu saukt ne tikai par kolēģi, bet kolēģi gan tādā cilvēciskā, ļoti saprotamā līmenī, bet arī tādu kā gaismas kolēģi, tā kā gaismas darbinieku kolēģi, kaut kā tā, bet vēl ir viena tāda, tā kā es jau pēc visu šitā laika, visam tam, kam mēs esam kopā gājuši cauri, es jau patiesībā tev varētu saukt arī kā tādu sirds draugu, jo mēs esam tik daudz kaut krustu šķērsu, kam viskaut kam gājuši cauri, varbūt ne tā, ka mēs arī kopā gājuši cauri, bet bieži vien tā kā vienu otru pastutējot kaut kādos dzīves posmos, kad mēs katru savās lietās, savos ceļos ejam. Bet jā, tas ir tā īsumā, ko es no savas puses varu pateikt. Ko tu vari pateikt? Kas tu esi? Ko tu dari? Kas es esmu? Pirmkārt, jau es esmu Zane, sieviete, cilvēks, šīs zemes noteikti tā kā iedzīvotājs, bet tādā, nezinu, kā to nodēvēt, profesionālā līmenī, jā, instrumenti noteikti krājās. Mans lielākais prieks ir, protams, arī šobrīd tās mūsu projektiņš kā gaismas svētki, bet vēl joprojām arī darbojos reinkarnācijas skolā, kas ir saistīts ar iepriekšējām dzīvēm, un apgūstu dažādas dziednieciskās, jauno laiku dziednieciskās metodas un sistēmiskos sakārtojumus. Tāpat šī te man lielā mīlestība ir makārtis, kas ir visbrīnišķīgākais veids, kā sarunāties ar savu zemapziņu, ar savu dvēseli, jo šīs te bildītes iedod tik daudz, kā lai to pareizāk saka,
asociācijas, metaforas un visu kaut ko tādu, kas liek padomāt par to, kas mēs esam, kā prāts mēdz samudžināt visas lietas uz pasaules, un tad tā ir tāda skaidrības iegūšana priekš manīm, jā, un man ļoti patīk tieši makārtas, jā. Tā kā par tas tādos īstos teikumos noteikti arī būtu viss, jo man liekas, kad galvenais jau ir tā sadarbība ar cilvēku. Nav tik nozīmīgi, ar kādiem instrumentiem mēs strādājam, bet tieši tas, kā mēs varam miedarboties viens ar otru, un ja tas nes kaut ko pozitīvu un foršu līdz, kas tā kā iedod kaut kādu skaidrību cilvēkam par to, kas notiek viņa dzīvē, tad tas ir, man liekas, arī pats svarīgākais, jo tie instrumenti jau ir daudz un dažādi, bet ideja kā tāda jau ir, man liekas, lielākoties vienota, kad mēs gribam harmoniskāk un labāk dzīvot šajā pasaulē, tā, lai tas būtu saskaņā ar mums, kaut kā tā, apmēram. Jā. Jā, saskaņā ar mums pašiem, jā. Droši vien tāpēc jau ir tie meklējumi tādi, tā kā ne ta šur, ne ta tur, jo tas īstenībā nav tie, kas ir atkoduši, tie, kuriem ir tā atslēdziņa pašiem priekš sevis, viņiem jau tā taciņa ir iestaigāta, tad ir citādāk, bet kamēr viņa vēl nav iestaigāta, nu tad iet krustu šķērsām, jā. Bet jā, un šodien tā kā no visiem tiem daudzajiem instrumentiem, šodien mēs parunāsim par makārtīm. Tad pirms es tev uzdodu tālāk vairāk jautājums par to, kas un kā, varbūt tu vispirms vari pateikt. Pilnajā nosaukumā, es saprotu, ir metaforiski asociatīvās kārtas, tautā sauktas par makārtīm. Pastāst, kas tas tāds vispār ir, lai cilvēki saprot, par ko mēs šodien runāsim. Jā. Metaforiski asociatīvās kārtas ir tādas kārtas, kam nav vienas tā kā nozīmes. Katrai kārtī vienkārši ir bildīta, un tad mēs skatāmies pēc tā, kādas asociācijas tas mums izraisa. Jo, ja ir, piemēram, taro kārtis, ir vēl visādas zīlēšanas kārtas, kuram katrai kārtī ir jau daudz maz kaut kāda nozīme, un tad tur saliekot kārtas kopā, veidojās kaut kāds stāsts par to, kas notiek mūsu dzīvē. Vai kam ir jānotiek mūsu dzīvē, vai kaut kā tā. Tad makārtas atšķirībā no šīm visām pārējām kārtīm ir tādas, kad tad, kad mums rodas jautājums, kāpēc, piemēram, manā dzīvē notiek kaut kas, tad mēs velkam ārā kārti un skatāmies uz to jautājumu, ko es redzu tajā kārtī. Patīk, nepatīk, kas ir tas, ar ko asociējās šī kārtas, kur tu redzi pats sevi šajā kārtī. Tā kārts vairāk vai mazāk ir šī saruna ar mūsu zemapziņu, ar dvēseli. Tas ir tāds ceļojums, iekšējs ceļojums sevī, lai rastu atbildes caur šīm te asociācijām un metaforām, kas ir šajās te kārtīs. Tas ir radies arī no caur psiholoģiju. Psihologi izmanto daudz un dažādas šīs te bildītas, jo cilvēkam tā ir vieglāk runāt, vienmēr cilvēks var atnākt un jau stāstīt, kas ar viņu notiek, un līdz ar to ir tā, ka caur šīm te kārtīm ir vieglāk sākt par kaut ko runāt, atklāties, parādīt to, kas notiek, jā. Un tas, ko arī Melita raksta, kad šīs te kārtas neko neprognozē un nesaka priekšā. Jā, tas ir pilnīgi viennozīmīgi. Ar šīm kārtīm, protams, var iziet kaut kādu ceļu, piemēram, par to, ka, ja es darīšu tā un tā,
būs tā un tā, vai atkal tu vari paskatīties, kā tu jutīsies, ja tu, piemēram, nezinu, mainīsi darbu, kā tu jutīsies jaunajā darbā, ja? Nu, kā, skatoties uz kārtu, kāda ir sajūta, vai tu tur jutīsies labi vai nē, ja tu neies prom, kā tad tu jutīsies, un tad, piemēram, vēl kaut kādu trešo variantu arī var uzlikt, bet tas vairāk vai mazāk iet caur savām iekšējām sajūtām, caur to, ko tu sajūti, ieraugot kārti, kādas asociācijas rodās. Tā kā, es ceru, ka es atbildēju. Ja tev rodas jautājumi, droši saki, jo es jau kā vienmēr, man liekas, ka es visu jau esmu pateikusi, nevajag forši. Nu, man pašai tā kā es jau ar tevi kopā jau padarbojusies, tad man īpaši jautājumi nav, bet ja kādam no klausītājiem ir jautājumi par kārtību vai vienalga mums kādai par to, ko mēs šeit runājam un stāstam, droši rakstiet, jautājiet. Mēs atbildēsim. Es vienkārši domāju, taču paņēmu kārtas līdzi, vai ne? Varbūt parādīt, tā, lai apmēram redz. lai, nu, tā kā tie, kas varbūt nav redzējuši, es nezinu, kā tu kamerā varēs redzēt vai neredzēt, tīri kā piemēru parādīt, kā tas izskatās. Tiesa gan... Sandra šodien jautājums? Tiesa gan... Tikai, kas tu esi, jā, to mēs citreiz izķidāsim. Par ko būs šī saruna? Ko dos šī saruna? Ko tev dos šī saruna? Ko viņi dos klausītājiem? Jā, ko klausītājiem dos šī saruna? Jā, viņi katrs var apstīties, kā viņi grib. Šīs kārtas, ko es jums rādīšu, tās ir universālās kārtas, kas ir tāda kava, kurā ir daudz un dažādas bildītes, bet ir arī, protams, tādas pa tēmām, kā portreti, kā dzimta, tur tikai resurs vai tikai kaut kādas tādas arī ir, bet šīs ir universālās. Šīs ir manas, kas par foršu kārtu īstenībā. Tā. Tā tur atspīd. Baigi labi jau neredz, bet man liekas, tā ir tā kārta, kur ir tas šefpavārs. Ir tev vienkārši diezgan miglaini tā bilde. Es nezinu, kā pārējie redz, bet... Es pati redzu diezgan labi. Un paliec celbišķiņ tālāk? No. Nu, baigi labi neredzēs tās kārtas, bet idejiski tās ir kārtas ar dažādām bildītēm virsū. Tur ir, izstāst, kas tur ir, lai tie, kas, kuriem grūti saprast. Tur ir šefpavārs ar daudz dažādiem ēdienu traukiem, plus fonā ir salūts, un tur pieļauj kaut kas vēl noteikti, tad ir dārs arī fonā, un zaļumi, tāds, onkulis kaut ko gatavojās. Nu, labi, un jautājums ir, ko klausītāji no šīs sarunas saņems, tad vienkārši katrs, arī tie, kas šobrīd klausās un kuri ieraugot to kārtu, kuriem ir kaut kāda asociācija, ko viņi nolas tajā kārtī, ko viņi varbūt saņem šajā sarunā, jūs varat droši ierakstīt komentārā. Man jāatbild. Nu, man zina, kā klāts galds un šefpavārs, tas ir tā kā svētki, asociācijas nāk ar svētkiem, šeit jau riktīgs kaut kāds dzīru galds tur. Es vienkārši to kārtu tas dzīvē redzējuši, tad es apmēram zinu, kā viņi izskatās, jo te viņi tā diezgan grūti saprast, kas tur ir. Bet svētki, dzīras. Jā. Ko tas iedod klausītājiem, man teikt, varbūt grūti pateikt. Bet kas tev pašai nāk? Nu, man arī tā ir tāda, zin kā, pirmais jau tas šefpavārs liekas tik ļoti apmierināts ar to, ko viņš tur dara, bet tās svētku sajūta tāda, ka tu vari tā pa vienkāršo izbaudīt to, kas notiek. Un beigās arī salūts. Tā kā ir baigi forši, no tāda pozitīvuma tā kārtas noteikti. Par svētkiem, par kaut ko tādu. Tā es palasīšu, ko meitenes raksta. Melita raksta, ka pēc sarunas sajutīs sātu, labsajūtu.
Zāne raksta, katrs saņems, varēs paņemt no šīs sarunas priekš sevis visvērtīgāko un visgaršīgāko. Nu, redz kā. Man kā ļoti sarezonēja tas, ka tu teici, ka tas šefpavārs tur vajag priecīgais. Nu, nē, es esmu ļoti priecīga, ka mēs šeit esam satikušās, ka mēs, it kā jau mēs ikdienā, man liekas, praktiski katru dienu runājam, bet laivā ir bišķiņ cita sajūta. Zevī raksta, ka atkal būs tusiņi. Nu, rekā. Būs. Bez tā nekur. Labi, tad apmēram priekšstats tiem, kas nav redzējuši makārts, varbūt ir. Un tur tātad tiem, kas nezin, tās bildītes ir visdažādākās. Tur, nu, visdažādākās. Tur nav, man liekas, tev tur ir gan smieklīgu kaķu kava, gan tur vēl kaut kādu par vīriešiem, sievietēm. Kurā gadījumā ar daļu no kārtīm var iepazīties manā profilā, jo es taisīju šo iepazīšanos ar makārtīm, kad vilku katrai dienai kārtis gan no rīta, gan vakarā, tāpēc manā profilā noteikti var ar kārtīm iepazīties. Tur gan arī ir vairāk vai mazāk tikai no universālās kavas, bet tā kava ir vislabākā. Nu, ja mēs ņemam kaķi, tad man izvilkās šāda kārta. Zilais kaķis vispār, man liekas, ir tik forši. Tur ir zilais un tas otrs kaķis, viņi apskaušies, ja? Jā, apskaušies tā. Debesīs skatās, putni lido. Nu tā. Un fonā es redzu, ka ir māja. Viņi stāv kaut kur pļavājā. Jā. Jā. Man kaķu kārtas patīk, viņas smieklīgas. Jā, Evī raksta, ka būs vēl arī dejas un prieks. Jautājums par kārtīm, kas man te arī atnāca. Vai, lai runātos šādā veidā ar kārtīm, nu tā kā ir speciālās maku kārtas, var arī tā kā šis viss notiek tikai un vienīgi ar tām speciālajām kārtīm, vai ir kaut kādas citas iespējas, tā kā citas nevar izmantot līdzīgiem? Nē, principā katrs var uztaisīt pats sev maku kārtas noteikti. Daudz un dažādas arī, teiksim, no žurnālu izgriezumiem. Nu, kaut kādas sainīgas, kas mums patīk ar to var paši darīt. Tāpatās arī visas orākulu kārtas, nu, kam ir vairāk vai mazāk kaut kādi zīmējumi, arī noteikti var izmantot. Tas, kad lielākoties tiem, kam jau ir orākulu kārtas, vai tur Taro, vai Simbolon, Lenormandu, kaut kādas, viņi jau zina apmēram kaut kādu nozīmi viņām, un tad ir, nu, mazliet, jā, no šī jāatbrīvojās, un tad uz viņām jāskatās tā. Bet, jebkurā gadījumā, jā, maku kārtas ir iespējams caur zīmējumiem, pat caur krāsu triepieniem. Ir arī tādas maku kārtas, kur ir tikai caur krāsām, tad ir vienas kārtas, viņas ir vairāk tādas uz sajūtām, lai atpazītu savus sajūtas. Man viņas gan nav šobrīd šeit uz vietas, bet tādas, kur ar jautājumiem viņas pat klāt ir. Tā kā, jā, ir daudz un dažādi, un to var izmantot, jebkur pat uz gleznu skatoties, tu viņu var izmantot kā maku kārti un sajust saprast, ko tev gleznas stāsta tieši par kaut kādu konkrētu tavu situāciju. Jā. Starp citu, jā, mēs nesen mums ar otru zanu bija kursiņš par bailēm, kur mēs zīmējām, un tad es sapratu, ka īstenībā šādā veidā pēc līdzīgiem kaut kādiem principiem, nu, es nezinu, es neesmu maku kāršu speciālists, es nezinu, vai tas ir līdzīgi vai nē, bet arī pēc zīmējumiem tu, nu, tā kā es jau pie tevis esmu ietrenējusies lasīt asociācijas, ko man katra, nu, tā kā tā kārtas nozīmē un asociējās, un to var darīt arī ar zīmējumiem, tad tu uzzīmē, un tad tev skaties, ko tu tur redzi, ko tu tur sajūti tajā zīmējumā. Un īstenībā, man liekas, to, ka tas tā ieietās ikdienā, tas tiešām, nu, tu tā kā teici,
ka var viņas griezt ārā visu kaut kādus attēlus no žurnāliem vai vēl kaut kā. Īstenībā es tā iedomājos, nu, tā kā, tas ir tā, ka tu, nu, tie, kuriem ir pieejami ikdienā vai kaut kāds žurnāli vai grāmatas vai vienalga kaut kas, un tu ieraugi ārprāts, kā tev šitā bilde tur, piemēram, nepatīk vai šitā riktīgi atkal uzrunā un patīk, kad īstenībā tā, ka tu ieeji tajā, nu, tā kā sajust un skatīties, kas tajos attēlos nāk, tu jau pēc tam var arī sajust, ja tu atver žurnālu un tev kaut kas tur riktīgi, kaut kādu bildi riktīgi iepatikās, tu jau vari uzreiz uzdot sev jautājumu, kas ir tas, kas tev tajā bildē patīk, un tad, nu, tā kā tu pats vari sev kaut kādā mērā arī paķidēt tādā veidā. Un par kārtīm runājot, ko tu teici, kāpēc es to prasīju, jo es pati vienu kavu tad izmantoju kā makkārtas, jo man ir taro kāršu kava, bet es taro kārtas neesmu mācījusies. Līdz ar to nozīmi es viņām nezinu. Es viņas paņēmu, tāpēc, kad es zinu pirmās 22 enerģijas no likteņa matricas, tāpēc es viņu paņēmu, jo man tās bildītes patika, bet tajā kavā, ja nemaldos, ir 78, cik tās kārtas, ja. Un pārējām jau es nezinu nozīmi, jo es arī tajā grāmatiņā neiespringstu un nemeklēju un nelasu, kas ir kas, man tā baigi neinteresē, un tad es viņu sāku arī, nu, tā kā baigi ikdienā, jo es neesmu cilvēks, kas ikdienā runā ar kārtīm, bet īstenībā, jā, tad es viņu arī tad, ja zana nav pie rokas, es pat varu izvilkt kādu kārtu un uzdot sev jautājumu. Un pēc tam pajautāt, kas ir kas. Jā, un ja ir skaidrs, viss ir skaidrs, bet bieži vien es uzsprūstu, un tad es tāpat sapačēju savas izvilktās kārtas zonai un prasu, ko lai ar šito es tālāk daru, jo tāpēc, ka es uzsprūdu tur vai tur. Bet jā. Jā, jo makkārtas noteikti arī ir ļoti labs pašterapijas veids, tikai, nu, tad, kad jau ir tādi smagāki šie te jautājumi, tad ir forši, kad ir kāds, kas tā kā palīdz, uzvedinošs jautājums, iedzen stūrītī, bišķiņ, lai tev ir... lai tavs prāts nemēģina tev apmānīt. Un tas ir svarīgi, jā. Jo tad ir skats no malas. Tu esi iekšā tajā situācijā. Tas jau jebkuram instrumentam īstenībā. Tad, kad tu ar kaut ko māki darboties, viss jau ir ļoti labi, kamēr tas viss iet tā virspusē. Bet tad, kad ir kaut kas dziļāks, tad ir labi, ka tev tomēr ir blakus kāds, kas var būt ar to skatu no malas un tevi virzīt pajautājot, uz kur pusi jāiet, lai būtu labāk, vai tur vēl kaut kā, jā. Nu, tie uzvedinošie jautājumi ir ļoti būtiski, lai mēs nonāktu pie pareizajām atbildēm. Tad uzreiz jautājums, kas ir tie jautājumi, kurus vispār var risināt ar kārtīm? Ko cilvēki parasti risina un ko var vispār, ko ir iespējams? Principā es nevarētu teikt, ka ir kaut kāds baigais ierobežojums. Ir svarīgi noformulēt to, ko tu gribi ar to izdarīt, kāds būtu tavs vēlamais arī, nu, ko tu gribi atrisināt. Es teiktu, ka pilnīgi ir kaut kāda tabū tēma manā prātā. Jo, nu, ļoti daudz ir jautājumi par attiecībām. Par attiecībām ar sevi, par attiecībām ar citiem cilvēkiem. To visu noteikti var darīt caur kārtīm. Arī kaut kādus savus iekšējos procesus. Arī, ja runājam par slimībām, ja mēs paši esam sajutuši un sapratuši, ka slimības nav tikai fiziskā plānā, bet arī, kad no kaut kā viņas rodās, tad arī tur var paskatīties un saprast, no kurienes nāk kaut kāds dziļāks cēlonis. Tā kā es neteikšu, ka ir ļoti liela ierobežojuma. Jā. Galvenais ir ticība un paļaušanās uz to, kad es pats sev nemeloju, kad es varu atbildēt. Es tev uzdodu jautājumu, un tu vari atbildēt godīgi. Lai cik varbūt tas brīžam iet pretrunā pašam ar sevi, jo prāts jau dara savas lietas, vai ne? Viņš mūs sargā tomēr, bet tad, kad tu jūti, ka tur vēl kaut kas ir, nu, un parakt dziļāk, un tad, kad jau to
mezgliņu paraugu vaļā, ir jau labi. Tā pirmā aizsardzība jau ir tāda, ka varbūt neiet dziļāk, bet, jā, es domāju, ka ar šīm kārtīm galvenais ir gribēt un ticēt tam, ko tu dari, un pajautāt, jā. Pajautāt kārtību. Starp citu, tu pieminēji prātu, kas man vienmēr ir bijis ļoti aktuāls jautājums, un mēs arī, tajos pašos mēs vairākus gadus savā starpā esam praktizējušas un vedušas viena otru ceļojumos uz iepriekšējām dzīvēm un visur citur, un īstenībā tas, kas man ļoti iepatikās kārtīs, bija tas, kad tajos brīžos, un tad, kad es eju ceļojumos, ja mēs daudz gājām arī tādos izpētošos ceļojumos, tur, piemēram, skatīties, kas ir noticis tur Atlantīdā, vai kas notiek tagad uz Zemes, vai kas tur notiek vēl tur kaut kur kosmosā, vai vēl. Tās ir tādas tēmas, kur tā kā vairāk vai mazāk, tā kā tev ir atvērts prāts, jo tu nezini, tev nav opciju vai variantu, kā tur kaut kas kā varētu būt. Bieži vien, bet ja runā, piemēram, par tādām lietām kā attiecībām, kur bieži vien tu jau esi izdomājis jau un pārdomājis un visu citu jau savā galvā, kā ir, tā kā no visām pusēm, kā tu redzi attiecības, tu jau esi izdomājis otra cilvēka vietā jau, ko viņš droši vien domā par attiecībām vai vēl kaut ko. Un tad es atceros, ka tad, kad es gāju ceļojumos, man, lai arī, protams, tur ir tā, ka to jūt atšķirību. Tad, kad tu esi uztrenējis to savu sajūtu, tu jau jūti, vai slēdzās prāts klāt tajā brīdī, vai tas nāk no tās iekšējās sajūtas, kas tur ir. Vienkārši citreiz ir tā, ka mums nav jāiet meditācijā, lai tā atbilde atnākt, un ja atnāk ceļojumā apstiprinājums, tad mums liekas, ka mēs to izdomājām, jo mēs jau sajūtām pirms tam, ka kaut kāda lieta ir tā vai šādi. Bet jā, ko es sapratu, kad tās tēmas, kas ir tādas ļoti personiskas, bieži vien viņas pat ar kārtīm, vismaz manā gadījumā, manā personiskā gadījumā, viņas pat labāk strādā, jo tāpēc, ka tur man nav opcija, tā kā, piemēram, šis te pats šefpavārs, ja es tur ieietu tur ceļojumā un ieraudzītu, kad es tur, pieņemsim, iepriekšējā dzīvē, tur bija šefpavārs, taisīja visiem ēst un tā, un es jau to savēlu kopā ar vēl kaut ko, un tad es tā domāju, jā, bet es redzēju šefpavāru, jo tāpēc, kad es tur to un tā vai vēl kaut kā, savēlku ar kaut kādām lietām šajā dzīvē, bet šajā gadījumā, un tad tu sāc domāt, vai tu izdomāji, ka tu redzi šefpavāru, vai tu tiešām redzēji šefpavāru. Šitādi gļuki citreiz mēs būtu. Ir sevišķi tiem, kas sākumā ceļo vēlāk, tu jau sāc pierast pie tā, ka, ja tev rādās, tad rādās, ko tu ņemties, bet ja ir tā, ka tiek izvilkta konkrēta kārta, tad mēs ar acīm redzam, es redzu to kārtu, es redzu to šefpavāru, un tu redzi to šefpavāru. Es tev vairs nevaru tā kā apmānīt. Nē, es izdomāju, ka tas ir šefpavārs, un tad tu vienkārši tas, kas tev tur atnāk, ar to tu strādā, jo es no savas pieredzes varu teikt, ka ir bijušas reizes, ka tu izvelc tādu bildi ārā, un tu saproti, nē, šis nav par mani, man tā bilde nepatīk. Kāpēc, lai viņi būtu vispār par mani kaut kā? Un sākumā ir tāda ļoti noraidoša attieksme, tad zana uzdod vienu jautājumu, uzdod otru, un tu sēdi un domā, pats, bet tas tā ir. Bet tas, tā kā tu negribi redzēt, ka tas tā ir, bet tad tu saproti, pats, bet tas tā ir. Un tu vairs nevari noignorēt un pateikt, nē, es izdomāju, ka uz tās kārtas ir tas un tas virsū. Tur vienkārši, tā kā, jā, tas man kā tādam cilvēkam, kurš ļoti daudz, tā kā automātiski bieži vien prāts kaut kur slēdzās klāt, tad šis ir tāds moments, kad kā forši viņu var apiet, jo ja es ieraudzītu sev meditācijā kaut ko, ko es negribu redzēt,
es jau sāktu iespējams paralēli domāt, kāpēc es redzu to, un varbūt tā nemaz nav, bet, nu jā. Un es varu arī pateikt no savas pieredzes, ka tev brīnišķīgi izdodas uzdot jautājumus. Jā, reizēm ir sajūta, ka tiek iedzīts cilvēks stūrī tajos brīžos, kad tev tiešām ierauga kaut ko, ko tu negribi redzēt. Bet šajā gadījumā es redzu, ka vismaz manā dzīvē ir cilvēki, kas arī mēdz iespiest mani ikdienas situācijās stūrī kaut kādā ziņā. Un tad labāk, ka ir tā, ka es aizēju apzināti, aizēju pie Zanes. Es zinu, ka, ja es uzdošu jautājumu, nāks atbildi vienalga, vai man patīk vai nepatīk, bet es vismaz uzzināšu atbildi. Un tad tas ir, nu, tā kā citreiz vismaz man pašai liekas, ka tas ir harmoniskāk nekā tad tev, nu, kaut kā cilvēki izspēlē lietas. Un nu jā, tas ir tas, ko es no sevis skatos, ko es vēl esmu pierakstījusi. Es tev neuzdevu vienu, tev varbūt pašai vēl ir kaut kas, ko pateikt. Nē, droši var uzdot. Es izlaidu vienu ļoti būtisku jautājumu. Kā tu vispār pati nonāci līdz kārtīm? Kā tavs ceļš sākās, jo es redzu, ka, nu, kā jau es minēju, tu visu kaut kādus instrumentus, tā kā vai nu esi apgūšanas procesā, vai esi jau apguvusi un ar citiem esi strādājusi, bet, nu, kārts ir tās, par kurām tev acis pilnīgi deg, man liekas, un viss iekšā deg. Jautājums, kā tev tas ceļš nonāca līdz viņām? Cik ilgi? Es jau kaut kad pasen īstenībā biju uzdūrusies uz kārtīm, bet es kaut kā biju ar visu pārējo dzīvē palaidus to garām, bet tad man piesaistīja uzmanību Ilza Ulmane. Viņa arī ir makāršu speciālists un sistēmiķis, un kas tik viņa tur vēl nav, jā. Un es pie viņas izgāju vienu kursiņu, kas bija saistīts ar mammu un par tēmu es savai māmiņai. Un tad es sapratu, ka šis instruments uz mani strādā tik ļoti labi, ka tas man rauj vaļā lietas, kas ir ļoti sen nopāstas un nekādi ceļojumi un nekas nav palīdzējis. Tad vēl bija dziedniekiem vasaras nometnē, kur Melita iepazīstināja mūs arī ar makārtīm un kā viņi strādā dziedniecības jomā ar makārtīm. Un tad es izlēmu, ka es aiziešu pie Ilzes, apgūt makāršu tā kā to pamatiņu, saprast, kā šie jautājumi tiek uzdot, kā vispār mēs ejam šo ceļu, lai cilvēks nonāk līdz atbildēji. Un tad jau es sapratu, ka tas ir viennozīmīgi tas, kas man ļoti patīk, jo tas, ko tu arī minēji, kad prāts mēdz izstrādāt visādas jokus un arī meditācijās, viņš mēdz tāpat pieslēgties un viņš arī pieslēdzās un viņš mūs sargā un visādi ar mums darbojās. Tāpēc un kārtas ir tas, ka tu viņas neļauj tev sevi apmānīt. Viņas tev iznāk un tu saproti, lai kā tu gribētu uz viņu paskatīties no citas puses, bet tu to nevari izdarīt, jo vienkārši viņa ir tāda, ja tu viņu vari palielināt, tu vari viņu kaut kā vēl iesaistīt, jā, uztaisīt viņu kustīgu ar jautājumiem vai kaut kā tā, bet pa lielam tas pieturas punkts ir tā pati kārtas tajā sākumā, un mani tas pārsteidz, cik ļoti cik viņas man ļauj vaļā manas lietas, ko es esmu sen nobāzus zem pagults un nemaz negribu to pagults laucīt. Un tad, kad pamazām tu velc ārā visas gan putekļus, gan dārglietas, gan visu pārējo un sāc šķirot, tad šīs kārtas ļoti labi palīdz to visu izdarīt. Un tas,
ka man viņš nostrādāja tik ļoti būtiski, ļaujot paskatīties uz lietām no malas arī, piemēram, šajā te saistībā ar attiecībās ar mammu, tad jā, tā bija vislielākā motivācija ar to iepazīties tuvāk, dziļāk, lai arī citiem parādītu un ar to strādāt. Jā. Ir vispār Latvijā daudz tādu makāršu tā kā speciālisti, to tā var praktiķi? Zin, es ļoti neesmu interesējušies. Jāsaka godīgi, es par konkurenci neuztraucos īpaši, jo katrs cilvēks nonāk pie tā, pie kā viņam ir jānonāk, un tur nav tik svarīgi, cik ar to nodarbojās, tāpat kā ar reinkarnaciologi ir pietiekami daudz, vai arī laika līnijas speciālisti, laika līnijas dziedināšana vai sistēmiķi, bet katrs tāpat nonāk pie sava cilvēka, kas viņam var palīdzēt, un es zinu ļoti labu, šo te Ilzu Ulmanu, kas strādā ar kārtīm, tāpat Melita strādā ar kārtīm, ir vēl noteikti daudz un dažādi cilvēki, kas to dara, bet lai es varētu tā vēl kādu nosaukt noteikti nē. Un tu pat mācījies pie Ilzas, jā? Jā, pie Ilzas. Un vēl tā kā mēs arī esam runājuši par to, ka tad, kad tu to kaut kādu, es pieļauju, ka tur arī ir kaut kāds algoritms tam visam apakšā, kā tas viss strādā, bet es jau no tevis esmu sapratusi, ka tev jau pašai kaut kāda savu sajūta, tā kā slēdzās klāt par tām lietām. Nav kaut kas, ko tu nezinu, ko tu jau arī kaut kādā, ko tu dari savādāk, jā. Man šķiet, ka... Vai par tādām lietām skaļi nerunā? Nē, tas nav, jo es arī izgāju kaut kādu īso ieskatu, kā Marija Silva strādā ar makārtīm, jo viņa arī to dara gan dziedniecībā, gan sistēmiskajos sakārtojumos, un viņa pilnīgi atšķirīgi darbojās, piemēram, no Ilzas vai kā. Es vairāk strādāju caur sajūtu, caur to, kas nāk no cilvēka, tas, kā viņš man atbild, vairāk caur to, un lai aizvestu viņu līdz tādam punktam, vai nu es sapratu, vai man ir kaut kāda vismaz nojausma, kas sāk notikt, un tāpēc es nevaru apgalvot, ka es izmantoju kaut kādus noteiktus algoritmus, kā to darīt. Protams, iekļaujot to, ko es zinu, kā to ceļu iet, bet vairāk vai mazāk vadoties pēc tā, kas notiek cilvēkam konkrētajā brīdī, kādas atbildes viņam nāk, kam viņš ir gatavs, jo ne visi ir tādai dziļai rakšanai gatavi, vai atkal tas varbūt arī tajā brīdī nemaz nav vajadzīgs, tāpēc noteikti, ka es vairāk vai mazāk vados pēc savas tās iekšējās sajūtas, to, ko es dzirdu un sadzirdu no cilvēka. Labi. Vēl liekas, ir pienākusi sarunas jautrā daļa. Būs jāsmējās. Nē, jautrā daļa, tāpēc, kad mēs runājam, man vienkārši atnāca tāda ideja, ka mēs varētu uztaisīt kaut kādu paraugu demonstrējumu, kā tas strādā. Šis tad, tā kā, un es tā domāju, tad man jāizdomā ir kaut kāds jautājums, par ko atnākt, tādu tā kā mazo sesijas variantu. Un tiem, kas klausās, šeit, tā kā Zane nezina neko, kāda tēma, kas un kā, jo es pati vēl domāju, sākumā domāju, varbūt izdomāt vairākas tēmas un varbūt likt tā kā, vai, tā kā klausītājiem balsot vai kā, bet man... Tāpat viss, kas man nāca prātā, man noveda pie viena jautājuma, pie vienas tēmas. Es ļoti ceru, ka es pats neieberzīšos ar šito un ka tas būs publiski skatāms jautājums. bet turpināsim aizskatrā. Jā, bet ja man viņš atnāca, var jau būt, ka viņš tā kā būs interesanti gan vērtīgi man, gan tiem, kas to klausīsies.
Un, nu, tā tad man pat nav konkrēts jautājums. Tev būs jāpalīdz, bet tā tēma, ko es sapratu, kas man ir it īpaši pēdējās dienās arī cēlusies, kur pēdējās nedēļas laikā ļoti aktuāli augšā, ir tas, ka es esmu nonākusi pie secinājuma to, ka es nezinu, ko es pati dzīvē gribu, ko es vēlos, un tas nav saistīts tikai ar pašrealizācijas lietām, tas ir vispār par dzīvi kā tādu. Nedaudz jau to formu, to es dzirdējusi no tā, ko es esmu jums meitenēm dalījusies čatiņā, bet idejiski, lai klausītāji arī saprot, tā kā šobrīd es esmu nonākusi tādā interesantā punktā. Es jau sākumā arī minēju par to, ka es esmu arī tādos tā kā sevis meklējumos arī tādā pašrealizācijas jomā, jo it kā tu iemācies vienu lietu un tad tu viņu apgūsti, tad tev iepatīkās, bieži vien arī, ja labi sanāk arī forši, bet tu tāpat saproti, nē, nav īsti šitas. Un tad tu ej meklēt nākamo, un tad nākamo, un tad nākamo, un īsti tu tā kā nevar atrast kaut ko. Un tagad tā pieredze pēdējo mēnešu laikā, kad mums vispār meitenēm, kas arī gaismas svētkus, kas mēs organizējam, mums ir vispār tā kā citādāk vispār izpratne un sajūta par dzīvi pavērusies tad, kad mēs reāli sajūtam, ka ir lietas, ko mēs darām, tā kā augstākas vadības virzīti. Un tas ir tas, ko es pēdējos gados arī īstenībā mācījusies, jo agrāk man nebija ar to problēmu. Man bija savi sapņi, man bija mērķi, es gribu dzīvē darīt to, es gribu aizbraukt tur, es gribu piedzīvot šito. Un pēdējos gados es esmu mācījusies sajust sevi, sajust tos impulsus, sajust, ko augšņas saka, un acīm redzot, es sev esmu tik ļoti tam pakārtojis, es pat esmu tādu sev dzīvi iekārtojusi tādu darbu, ka es esmu elastīga tādiem impulsiem, ja man atnāk kāda iespēja vai sajūta vai ideja, ka varētu darīt to, ka es diezgan fleksibli varētu pārstartēties uz kaut ko citu. Un tagad es esmu nonākusi pie tā secinājuma, ka, tā kā augšņas neliek mums strādāt 24/7, viņas mums ne tā kā mēs esam atnākuši šeit arī dzīvot kā cilvēki. Pieredzēt arī normālas lietas un darīt to, kas mums patīk, kas mums sagādā prieku arī tādā ļoti cilvēciskā, tādā izpratnē. Un es sapratu to, ka tad, kad man augšas iedod brīvu, es nemaz nezinu, ko ar to iesākt. Es nezinu, ko darīt, ko es gribētu. Tagad šobrīd arī ir aktuāls jautājums. Īstenībā viņš jau kādu laiku ir aktuāls, jo es jau kādu laiku zinu, kad es gribu pārvākties. Un kādu gadu es vēl neesmu pārvākusies, nevis tāpēc, ka man nebūtu tāda iespēja pārvākties, bet tāpēc, ka vienkārši man nav un vēl joprojām ne mazākās nojausmas, kur es gribētu. Un es zinu, ka man ir tāds darbs iekārtots, ka es varētu arī kaut vai citā valstī padzīvot un pastrādāt. Es varētu Latvijā, bet arī Latvijā es varu jebkurā novadā, jebkurā pilsētā vai laukos, tā kā pēc būtības. Bet problēma ir tajā, ka es vēl joprojām esmu tur, kur es esmu, jo tā kā es nezinu, ko es gribu. Es nezinu, vai no tā kaut ko var izvilkt ārā. Vienīgi tāds, kas man nāk, un ko es sadzirdu par to, ka tu nezini, ko iesākt, kā izkāpt no šitā, ka tu nezini, kā tev virzīties, kā iesākt to virzību uz priekšu, uz to, ko tu gribi. Jā. Caur kārtīm mēs neatradīsim tavu ceļu, kā iet dzīvē un pašrealizēties. Tā neatradīsim. Atrast visu var, bet tādā īsā momentā, domāju, tādam iesākumam ir, kas tev jādara, lai tu izkustētos no šīs vietas, kur tu esi šobrīd. Jā, kur vēl Melits ideja ir, kur ir neredzamais iesprūdums. Jā. Man ir kaut kas jāatbild, vai? Jā, es tev prāsu, vai tev dar šāds jautājums. Kurš no viņiem?
noformulē vēl vienreiz jautājumu. Pārējie tad varēs redzēt, kā tas notiek sesijā, kad klients atnāk un pats neko nesaprot, ko viņš īsti grib. Kā tev izskāpt no šī te iesprūduma? Vai, kur ir... Jā. Es gribētu no sākuma izvilkt kārti to tavu, tā kā tu šobrīd. Jā, tu šobrīd. Bet jautājums būtu, tajā kontekstā par to, kur tu esi šobrīd. Kur vēl kādam ir līdzīga situācija. Ja ir līdzīga situācija, tad droši skaties uz kārti un domā par sevīm. Sandras gadījumā es pirmo tev izvilkšu kārti, kur tu šobrīd. Kas ir tas, kur tu esi? Sandra, tevi tādu es neesmu redzējusi. Es tev pēc tam viņus nofotografēšu un aizsūtīšu. Bet es redzu, šito var labi redzēt. Šī ir tava, tāpēc tu redzi. Kā tu jūties, kad tu viņu redzi? Man viņa pirmajā acu uzmetienā arī liekas, tā kā sveša, jo es, tā no vienas puses, es tev arī tādu neesmu iedomājusies, ka es tādu varētu būt no otras puses. Redz, te ir tāds, tas, ko es tur redzu, ir tāds tā kā aristokrātisms, tāds, kaut kāds tāds, ka es tā kā uz visiem te no malas paskatīšos. Apmēram, es te neiesaistīšos, es paskatīšos, ko jūs pārējie te darat, bet, tāds, man ir tā sajūta, ja tā esmu es, ja es skatos tur uz sevi kā uz sevi, tad es pati sevi tā kā no pārējiem norobežoju, apmēram, tā kā. Un tur nav tāda sieviete, kas liekas barā visiem pa vidu un tur būs ar visiem kopā, tā ir vairāk tāda, kas pasēdēs malā un padomās, un kas jūs, tā kā, tur tādi vai šitādi. Un tu sevi atpazīsti arī dzīvē, ka tu tā stāsti, paskatīsies no malas uz visiem, vai tu tādu situāciju savā dzīvē atpazīsti? Kaut kādā mērā jā, jo es bieži vien izvērtēju lietas, kurās es iesaistos, uz kurām es pavelkos, jo visas lietas ir pa manai galvenai. Bet kā tu jūties? Redz, šī ir kārtējā reize, kad paskatoties, es būtu daudz labprātāk redzējusi priecīgu meiteni, kas tur lidinās pa pļavu, un tur, bet, šī ir tā lieta, ko, tā kā, protams, negribās ieraudzīt to, ka es pati nemaz tajā dzīvē neiesaistos. Jo tas, ko es redzu, ka es nemaz pati neiesaistos dzīvē. Bet tu arī atpazīsti, tā kā savā dzīvē to momentu, ka tu neiesaisties viņā. Tu zini, ka tā ir? Jā. Un tu tagad, kad skaties uz šo te kārti, kad tu apzinies to, ka tā ir, tad tā sajūta, kāda tev rodās, kad vai tu esi gatava kaut ko mainīt? Jā, tāpēc jau es to jautājumu uzdevu. Es gribu kaut ko mainīt. Mēs varam paskatīties uz to, tagad izvilkt kārti, kā to mainīt. Kas ir tas, kas tev palīdzēs to mainīt? Tev dar tādu kārti. Nākamā būs, kas tev palīdzēs mainīt. Tā meitene vēl vien rakstīja, ka miers, pašapziņa. Man ļoti patīk tā sieviete, labi. Tu, Kristīna tā ir, ja?
Vai tu atpazīsti sevi Kristiāna. tādu dzīvē? Kristiāna, ja? Mhm. Jā, padomā par to, vai tu atpazīsti un vai tev patīk šī te sajūta. Tā, un Sandras gadījumā būs tūlīt kārts, kas tev var palīdzēt šo te tā kā mainīt to neiesaistīšanos dzīvē. Šo kārtu arī Sandriņa ļoti labi pazīst. Zane, arī tu pazīsti šo kārtu. Otra Zane. Jā. Tu redzi viņiem? Redzu, jā. Kā tev ir? Patīk, nepatīk? Nu, it kā jau negatīvas sajūtas. Tagad jāpadomā. Es to kārtu zinu, bet es pati viņu nekad nebiju vilkusi ārā priekš sevis. Zinu, kā tas, ko es šobrīd šādā formātā, pirmais, ko es ieraugu, kad ir jāstāv uz akmeņiem. Jo es... Kur tu sevi redzi tajā kārtī? Stāvam uz tiem akmeņiem. Kāda ir sajūta, kad tu stāv uz akmeņiem? Nav tas pats, kas staigāt pa smiltīm. Kas rada to stāvēšanu uz akmeņiem? Man nāk tādā... Stāv uz akmeņiem? Kāpēc? Jā, saka droši. Tas, kas man, tas pirmais, kas ir tas, kad es vienkārši zinu, kā ir staigāt ar plikām kājām pa akmeņiem, tas ir kaut kāds diskomforts, bet kāpēc? Jautājums bija, kāpēc es uz viņiem stāvu? Pati jau acīm redzot izvēlējos tur stāvēt. Es jau tā kā varēju paiet kaut kur citur. Bet šai kārtī arī bija tas jautājums, kas tev varētu palīdzēt izkāpt no tā, ka tu skaties no malas savu dzīvi. Kur tu šajā kārtī ieraugi to, kas tev var palīdzēt? Tajā atspulgā. Jo tas bija īstenībā, kas man pirms tu uzdev to jautājumu saslēdzās, ir tas, ka es tā kā pati stāvu uz akmeņiem, bet es pasauli redzu caur to, kas ir tajā atspulgā iekšā. Un tā kā es pieļauju, ka tas atspulgs arī var palīdzēt, jo viņš tā kā iedod citu perspektīvu, tā kā, ja tu skaties uz leju, tu it kā skaties uz zemi, bet tu redz arī to, kas debesīs notiek. Tā kā tu ieraugi divas perspektīvas. Un ko ar tām perspektīvām divām tu gribētu izdarīt? Tādā sajūta līmenī, ko tu gribētu izdarīt ar šīm te divām perspektīvām, lai tu varētu izkāpt no tās skatīšanās no malas. Tā kā izmantot šos te vairākus skatu punktus, lai pieņemtu kaut kādu lēmumu, kur virzīties. Tā kā izejot no vairākām pusēm, no vairākiem skatu punktiem, ne tikai no viena, kas ir tie akmeņi, bet ieraudzīt lietām dažādas puses un tad saliekot to kopā, tad pieņemt lēmumu. Kāds bija sākotnējais jautājums tajā kārtī? Sākotnējais jautājums vispār tam darbam bija, kā tev izkāpt no tā iesprūduma, ka tu nezini, ko darīt, ko gribēt šajā dzīvē, kā iet priekš. Un šai kārtī bija tieši jautājums par to, kas tev palīdzēs izkāpt no tā, ka tu skaties uz dzīvi no malas. Un tad tie ir dažādas skatu punkti. Jā. Dažādas skatu punkti. Labi. Un tad, kad tu pieņem šos te dažādos skatu punktus, izvilksim trešo
šo kārti, kāda tu būsi, ka tu kas būs tas, kas būs tas, kā tu jutīsies vai kāda tu būsi, kad tu būsi pieņēmuši šīs perspektīvas, ka tu vari pastīties no dažādām pusēm. Sistēmiskais darbs. Sandra. Starp citu, Kristiāna tur arī ierakstīja. Rakstīja, ka mums ir sistēmiskais darbs. Nu ko, Sandra, kā tu jutīsies tad, kad tu būsi pieņēmusi tās perspektīvas, ka tu vari skatīties no vairākiem rakursiem? Bet tur nav cilvēks iekšā, vai ne? Ir gan. Ir? Jā, ir. Ir. Nu, viņi pūš burbuļus? Jā. Labi, tagad es redzu arī to sievieti. Čilovanā. Jā, tagad es arī redzu to sievieti, bet arī tad, kad es vēl redzēju tikai vannu, nu man vanna asociējās ar tādu, var redzēt, jā. Man tas asociējās ar atslābumu. Tagad tu teici čilvošanu. Tā atslābst, neiespringst. Tad, kad tu esi atslābst, tu arī vari reāli kaut ko dzīvē izbaudīt. Tā sajūta, ko es tur redzu, tā ir riktīgi foršā sajūta. Ja? Es varbūt burbuļus nepūšu vannā, bet tā kā izklausās, varbūt vajag pamēģināt. Jā, izskatās diezgan labi. Jā. Mēs tev varam uzdāvināt burbuļu pūšamā uz nākamajiem gaismas svētkiem. Bet jā, atpūtusies, baudot dzīvi, relaksējusies. Man liekas, man tas atslēgas vārds ir atslābusi, jo es mēdzu iespringt par daudzām lietām. Un ir īpaši tad, ja kaut kas, es jau uz tā iemācījusies, kad līdz ko kaut kas sprūst, ka tev tūlīt ir jārok un jāmeklē cēlonis, kāpēc ir tā un kāpēc ir šitā vai vēl kaut kā. Un tas tev uzdem kaut kādu tādu ikdienā tādu spriedzi, tādu. Bet, jā. Apvienojot, paskatoties uz lietām no dažādiem skatu punktiem, var mierīgi baudot darīt lietas tālāk. Nav jāskatās no malas uz dzīvi, bet baudot dzīvi. Vai? Galvenais savienot. Un ir ļoti interesanti, tagad saliekot to visu kopā, es jau arī savelku tās situācijas ikdienā kopā, kad tajā brīdī, tad, kad man tā kā es esmu pati par sevi, man ir savs domu gājiens, man ir bieži vien grūti pieņemt citas perspektīvas, ja viņas iet konfliktā ar manējām. Bet tajā brīdī, kad es pieņemu un saprotu, tad arī tad man paliek mierīgi. Tas spriedzi ir tik ilgi, kamēr, jo viens ir tas, ka tu ieraugi dažādas perspektīvas, bet gribas jau pacīnīties par to, ka, ja es tur stāvu uz akmeņiem, tad es stāvu uz akmeņiem un nav nekādas tētas. Bet, jā, tas laikam tāds. Un tad, kad tu viņas redzi visas trīs, jā, tad grūti tā parādīt. Bet es tu esi gatava tam, ka šai sievietei, tā kā pārklāj tā sieviete, darot to, šīs sievietes vienkārši nomaina. Jā, vai tev tā dara? Man tā ļoti dara, jā. Paldies. Bet es tev aizsūtīšu šo bildes. Paldies, jā. Tad droši vien var paskatīties arī, ko Kristiāna. Super īsais, ātrais variants. Kur Kristiāna arī rakstīja. Tas bija laikam par otro kārti. Es dzīvē slēpjos, lai tāda nebūtu, bet fascinē viņa. Negribu būt pamanīta, ja būtu tāda kā kārtī sieviete. Tā pirmā sieviete, jā. Bet varbūt nevajag slēpties, ja tā ir tava iekšējā būtība. Ja tu tā forši jūties, kāpēc ne? Tā kā jā.
Un katrs arī ierauga. Tad Kristiāna arī ieraudzīja pilnīgi savādāk to pirmo kārti. Viņai patīk, vai ne? Viņa sevi redz tādu forši. Un starp citu, ja paskatās tā plašāk, tā kā pirmkārt paldies par šo te mazo sesiju, bet tas ir tas, kas mani visvairāk pārsteidz tavā tajā kāršu, es nezinu, izaicinājumu. Nu, tas īsti nebija tā izaicinājums, es pat nezinu, kā tu to nosauc, ja? Ka tu vilki tās dienas tā kārtas. Tā bija iepazīstināšana ar makkārtīm. Jā. Es to sauktu iepazīstināšana ar makkārtīm. Un kas mani fascinēja tajā, ka tiešām katrs cilvēks ierauga pilnīgi kaut ko citu tajā bildē. Līdz ar to tur nav tā kā tu teici, nu, tur pieņemsim, ir tur kaut kādiem orakuliem vai tur tāro kārtīm, katrai ir kaut kāda jau, nu, tā kā iekodēta jau kaut kāda nozīme, līdz ar to tur, nu, tā amplitūda, kur paiet pa labi, pa kreisi ir diezgan šauri, bet ka šitādu bildi katrs tiešām ierauga savam. Un es atceros, ka es gāju līdz tam dienas kārtīm, nu, tad arī bija kaut kāda tāda bilde, kur es redzu visi sarakstījuši komentārus apkārt, tik forši, tur tādi resursi, tur tas, tur šitas. Sandra vienīgā bez mazai raudot, sūta to bildi un tas zonē, kā var visi redzēt to, es tur redzu nelaimīgu sievieti. Palīdz man saprast, kāpēc es tur redzu nelaimīgu sievieti. Bet, nu jā, un ka tas arī parāda to, cik viņas ir universāli. Jo tiešām, nu tā kā katrs var ieraudzīt pilnīgi kaut ko. Strādā savādāk, jā. Pilnīgi piekrīt. Tā kā jā. Man liekas, mēs tad sākumā domājām, vai mums atkal nebūs neaizies tādā smiešanās, tādā noskaņā, bet man liekas, tas tik nopietni noskaņa. Normāli. Kristiāna raksta. Otrā kārtīs redzēja vēlas paslīdēt. Kas ir tas, kas tev liek baidīties paslīdēt? Jā. Tas ir noteikti vērts padomāt par to, kas ir tas, kas baida un kur tu esi šādu situāciju piedzīvojis. Un kas notiks, kas ir sliktākais, kas var notikt, kad paslīdēs uz šiem te šķietami slidenajiem akmeņiem. Jā, ir tāds. Protams, tur var daudz un dažādi uzdot šos te jautājumus, bet kāpēc ir tā bailīta? Tur jau ir apakšā kaut kas vērtīgs noteikti, ko paskatīties. Īsajā versijā būtībā tā arī notiek sesija, kad tiek noformulēts sākotnējais jautājums. Tas ir tā, ko es saprotu no visu šitā. Un tad vārds pa vārdu, soli pa solītim tiek vērts jaunas kārtas, lai nonāktu līdz tam risinājumam. Mēs te tikām īsā versijā ar 3 kārtīm vairāk vai mazāk cauri, bet pēc būtības, cik es esmu sapratusi, tur var ievilkties arī tādas garākas tās, ja? Jā. Tur nav tikai tā 3 kārtas. Jo dziļāk iet, jo vairāk var atrast. Tā kā, jā. Tu jau šo tēmu, ko arī tu pacēli, tu jau viņu visu laiku arī mal. Tur pietiek ar maziem kaut kādiem, tādiem, zini kā, ir arī šitā, es varu arī šitā paskatīties. Ir jau savādāk. Tā kā jau viņš ir kaut kāds samilzušāks, tas jautājums, tad arī savādāk. Tad, protams, tās kārtas varās vairāk. Lielos vilcienos, ja es par sevi runāju, tad, jā, tad, tā pirmā kārtas bija varbūt tā, ko es līdz galam sākumā negribēju pieņemt. Tur tā bišķiņ tā pretestība ieslēdzās, bet pārējais jau man apstiprināja, priekš manis apstiprināja, jo, jā, es jau šo jautājumu krustu šķērstu gājus viņam cauri, bet jā, paldies. Vienmēr laipni. Tu zini, kur man meklēt, vai ne? Es zinu, kur tev meklēt, jā. Un jā, labi, tad mums tāds mazais improvizētais paraugu demonstrējums arī ir noticis. Tad vēl sarunas noslēgumā tas, ko es vēl gribēju vienu tēmu pacelt, ir par to, pirmkārt, es tev apsveicu
ar to, ka tev ir pirmais savs kursiņš, kas startēs jau nākamnedēļ. Un man ir liels prieks. Un tad tāds gan pašai pacelājums, jo es zinu, ka tur būs riktīgi forši, un es jau nevaru sagaidīt, ka viņš sāksies. Bet arī tāds, es nezinu, vai lepnums ir īstais tāds vārds, bet tāds, man ir liels prieks par to, ka tu to dari un ka tu to tā kā uzdrīksties, jo mēs zinām, tā kā pirmajam kursam pašam savam kursam saņemties, tas ir tāds baigais izaicinājums. Bet, jā, tev nākamnedēļ startēs arī kurs. Es viņu pieteicu kā makāršu kursu, jo es sapratu, ka pamatā tas virzība ies caur makārtību, bet tur nebūs tikai makārtis ar nosaukumu Es mīlu sevi, ko var iztulkot divos virzienos. Es mīlu sevi kā apgalvojumu un otrs kā jautājumu. Tā kā, vai es mīlu sevi? Un jā, un tad man uzreiz tev jautājums, kā tu nonāci līdz šim tādam pagrieziena punktam, ka tu izdomāji, tagad es laidīšu savu kursu un tieši par šādu tēmu, kāpēc šāda tēma un nekāda cita. Kā tu līdz tam nonāci? Kā es nonācu līdz šim kursam? Paldies Andrai, Zanei un Andrai, jo pirms pusmēneša apmēram es padalījos ar to, ka es nosapņoju, ka es esmu palaidis savu kursu, bet viņam bija jānāk klajā 17. martā, bet es pamodos 18. martā. Tā kā bija jau nokavējis palaišanas datumu. Līdz ar to sapnī palaidās. Jā, tad iepriekšējos gaismas svētkos Sandra jau ieminējās par to, ka man būs kurs, un es domāju, Dievs, ko tā Sandra runā, es tak nezinu par ko un kā. Un tad vēl pēc gaismas svētkiem vēl bija šī saruna kaut kāda, un es domāju, man vispār nebija šī kaut kāda sajūta par tēmu, bet par cik manā dzīvē arī notiek visādas lietas, un gan darbā ar studentiem, reinkarnācijas skolā, gan arī gaismas svētku, un vispār tā mūsu mijiedarbība 4 ir ļoti daudz ko pacēluši un daudz kas mainījies, un daudz kas vēl mainīsies noteikti dzīvē, bet man šī tēma pašai kļuva ļoti aktuāla saistībā ar partnerattiecībām, par to, kad es saprotu to, cik ļoti es spēju izšķīst otrā cilvēkā un arī savos bērnos un partnerī un justies vainīga pilnīgi par visu, ko es pati gribu darīt. Un tad tādā ļoti kaut kādā tādā smagākā brīdī es sapratu, ka ir ļoti vērtīgi, ja es iemācītos šo te skatīties uz citiem cilvēkiem caur savu prizmu. No sākuma es, ne tādā egoistiskā līmenī, tagad visi cilvēki pārējie man neeksistē, bet tas, kas arī man sagādā prieku, nevis tikai tādā, kā lai to saka, kad mēs daram to, lai citiem būtu labi vai lai, bez kompromisiem par to, kad, zinu, es negribu iet uz futbolu, bet, ja tev patīk, tad es iešu, jo, lai tikai mēs būtu kopā, bet mēs taču katrs varam darīt arī savas lietas. Un tad, par cik man šī tēma bija jau tik ļoti sāktualizējusies un viss kaut kas jau noticis, tad es nonācu kaut kā nejauši pie tā, kad īstenībā šī tēma ir ļoti svarīga daudziem. Un tāpēc ir radies šis kurs, es mīlu sevi, lai mēs izietu cauri lietām, sajustu un saprastu, kas mums traucē, kas ir tas, kas mums var palīdzēt, tomēr sevi likt pirmajā vietā, kas ir tas, kā sajust sevi, kā sajust savas emocijas, sajust savas sajūtas, sajust savus gribu un negribu un vispārējo. Un tāpēc, tas ir tas, kāpēc šis kurs arī atnāca. Un es esmu ļoti priecīga, kad es tomēr
ļāvu šim te impulsam un esmu viņu palaidus, un es domāju, ka es ne tikai domāju, bet zinu un jūtu, ka šis kurs būs ļoti vērtīgs gan man, gan arī visiem dalībniekiem. Tāpēc, jā, tāds kurs ir tapis. Pastāst vairāk, kas tajā kursā ietilpst, kad sākās, cik ilgs? Kurs sāksies 9. aprīlī. Noteikti visi, kas vēlas pieteikties līdz 8. pat varbūt līdz 9. var pieteikties. Un kursā būs gan manas mīļās labās makāpes. Ar to mēs iesim cauri visas 40 dienas, līdz 18. maijam būs šīs te kursiņš. Kāpēc 40 dienas? Tas ir tāpēc, ka ļoti daudz, kur runā par to, ka jauniem ieradumiem pietiek ar 21 dienu, bet es pēc sevis vērtējot un pēc tā, kā man viss process notiek un arī man tuvie mīļie cilvēki apkārt, tad parasti ap tām 20 dienām jau ir kaut kādi lūzumi, kad gribas mest visu pie malas un neturpināt, un tāpēc es sajūtu, ka ļoti vērtīgi ir iziet gandrīz 2 šos 21 dienas ciklu, un tāpēc, jā, man ir plāns, ka būs līdz 18. martam, un maijam, atvainojos, atkal marts, vai ne? Un, jā, katru dienu būs kārtas, noteikti, tur pa tēmām kārtas ies, katram individuālas, katram dalībniekam tiks vilkta individuāla kārtas, nebūs tā, ka visai grupai viens, jo ir 2 arī varianti, kā piedalīties šajā kursā, kad mēs darbojamies grupā, ir arī Zoom sazvana un var arī iet individuāli. Viens pats lēnā garā dodu arī šīs te kārtas, un tad vēl būs klāt uzdevumi. Pašlaik tādās manās sajūtās, lai nesteidzinātu un lai nepārblīvētu visu to procesu, kas cilvēkam notiks šajā kursā, ne vairāk par 2 uzdevumiem nedēļā, plus arī mēs zīmēsim, bet zīmēšana būs tāda vairāk intuitīva, tā nebūs neirografika vai tur vēl kaut kas, bet ir tādi īpaši mani radīti uzdevumi būs, ko jums būs jādara, un tad arī tādi rakstīšanas uzdevumi. Nu, tā pamazām iesim cauri darbam ar sevi, ar to, kas mums patīk, kā mums patīk sajust sevi, sajust savu ķermeni. Jā, varbūt arī kāda deja, bet to mēs redzēsim un jutīsim, kā viss ievirzīsies un kas notiksies. Jā. Tā kā tā, īsumā. Jā, tev kursā ir 2 tās opcijas, kā var piedalīties individuāli un grupā, ar ko atšķirās tieši tas, tā kā ir pierasts tas, ka individuālais darbs, tas ir tāds individualizētāks, un tad tas ir tāds bezmaz vai VIP variants. Tavā gadījumā sanāk, ka grupu tajā komplektā ietilpst vairāk nekā tajā individuālajā. Kas ir tās atšķirības, kas ir vienā un kas nav otrā? Individuālajā variantā ir tā, ka es dodu kārtas, uzdevumus, principā tādus pašus kā grupas gadījumā, bet tur principā nav mana iesaiste. Es iedodu uzdevumus, ja galīgi cilvēkam, protams, ies un viņš teiks, Zane, nāc palīgā, es noteikti arī iešu un palīdzēšu, tādu es esmu, bet pa lielam tā doma ir tāda, ka tad cilvēks var mierīgi savā tempā, lēnā garā iet, viņam katru dienu dod kārtas, jautājumus, viņš strādā pats ar sevi, tādā mieriņā, bez spiediena vai kaut kā tā. Grupas variants ir tāds, ka grupā notiek, arī katram tiek dot individuāli kārtas, uzdevums ir kopīgs, tad grupas laukā par to var parunāt, par to, kādi procesi notiek. Tur es vairāk iesaistos arī tad, ja uz kaut ko cilvēks iesprūst, uz kaut kādām šiem te, kā tev arī ir bijis, ja, kad kārts ir
viena it kā pozitīva, ja, bet tu saproti, ka tev galīgi viņa taisa traku galvu un tu nezini, ko tur darīt, tad mēs ar to pastrādājam. Plus vēl ir Zoom sazvane vienreiz nedēļā, kad mēs arī pārunājam šīs te kārtas, vēl nāk klāt kādi uzdevumi, ko mēs padaram šajā te Zoom sazvanē. Un, jā, principā, kad ir tas kopīgais grupas lauks arī, ar ko, kad var viens ar otru dalīties, es esmu vairāk pieejama visā tajā pasākumā. Nu, tā kaut kā. Es ceru, ka es atbildēju uz to, kāda ir atšķirība. Nu jā, es vienīgais par to grupu piebilst, kad ja kāds arī nevar saprast, kā viņam, jo tā kā cilvēki ir dažādi un ir tā, ka citiem patīk grupās, un tur rakstīt un dalīties un vēl kaut kā, un ir tādi cilvēki, kuriem īsti varbūt tā nepatīk vai neuzrunā vai vēl kaut kā, bet tas, ko es esmu sapratusi, arī mēs ar otru Zani, kad vadījām pavisam nesen arī savu kursu, kad grupās vienmēr ir cilvēki, kas ir varbūt aktīvāki, ir arī tādi, kas varbūt mazāk iesaistās, bet bieži vien ir tā, ka grupas laukā tiek pacelts jautājumi, kas ir līdzīgi vairākiem. Nu, piemēram, šajā gadījumā arī es nācu ar savu jautājumu pie tevis, un Kristiāna piesakās, ka viņai ir līdzīga situācija dzīvē. Es pieļauju, ka gan jau, ka kāds, kas šo sarunu klausās vai klausīsies, ir arī līdzīgā situācijā, viņš vienkārši vai nav pierakstījis klāt vai vēl kaut kā, bet viņam, es pieļauju, ka vēl kādam tas rezonē. Tā tad nav tā, ka es esmu vienīgā, kas ar šo problēmu dzīvo pa savu dzīvi. Un it īpaši, ja tā tēma ir noformulējusies, tā kā viena, kas ir par sevis mīlestību, un es pieļauju, ka tur noteikti būs cilvēki, kuriem tas vairāk izpaužās tieši, ka viņi pārāk vai nu kādam izdabā, vai nu kaut kas, bet ka paceļās kaut kāds līdzīgs tās kopsakarības grupā. Un līdz ar to, ja ir kāds cilvēks, kas paceļ kaut kādu jautājumu un viņam ir aktuāls tas un tas, ļoti iespējams, ka arī tam, kas varbūt mazāk iesaistās tajā grupā, viņam arī ir vērtīgi dzirdēt. Jā, bet man ir tāpat, un tu arī iegūsti tā kā risinājumu kaut kādai situācijai, tikai tā iemesla pēc, ka tu esi bijis tajā grupā. Un tas jau, man liekas, vispār tas, kad ir, mēs sanāk šo 40 dienu laikā būs arī 6 nedēļas, mēs satiksimies. Tur arī, protams, ir, es zinu, ka citi Zoomā jūtās kā zivs ūdenī, tur var runāt un izpausties un tā, un citiem ir tā neumulīgāk, viņiem varbūt tur bail vai ieslēgt kameru vai mikrofonu un kaut ko teikt vai vēl kaut kā, bet ka bieži vien arī tiem, kuri ir klusāki grupā, viņiem tāpat ir, viņi tāpat kaut ko iegūst no tā, kas tur notiek. Un tā kā jā, tas ir tīri no tā kā mana skatu punkta, kad es uzreiz tiem, kas arī varbūt ir kaut kādās pārdomās, kuru variantu izvēlēties, it kā gribās, bet nevar saprast, ko un kā, un ka var, tā kā pēc manām sajūtām grupā ir lielāks iegums, neatkarīgi no tā, cik tu aktīvs vai pasīvs esi tajā grupā. Tā es skatos, vai man ir vēl kāds jautājums, bet man liekas, ka jautājumiem es esmu izgājusi cauri. Ja nu vienīgi tev ir vēl kaut kas, ko piebilst. Jautājums, kur var pieteikties šim kursam, ja kādam norezonē? Kursam var pieteikties ļoti vienkārši, vai nu man rakstot tāpat Instagramā, direktā arī var rakstīt droši, tāpatās uz e-pastu zane.birkmane@gmail.com un WhatsApp un Telegrams, tur es arī esmu atrodama, tā kā droši rakstiet un visu sarunāsim un nākamnedēļ sāksim darboties. Jā, man liekas, viss tas, ko es no tevis gribēju, tas laikam ir. Jautājums, pirms mēs noslēdzam sarunu, ja kādam vēl ir jautājums, droši rakstiet, jautājiet, bet varbūt tev ir pašai kaut kas, ko tu gribētu klausītājiem pateikt
novēlēt, vai par to tēmu, vai kaut kā citādāk? Tas, kas man šobrīd nāk tā tīri tādās sajūtās, kad mums katram ir svarīgi sajust sevi, iepazīt sevi, jo tas mums dod arī daudz lielāku drošību, ejot pa šo dzīvi. Tad, kad mēs zinām, kas mums der un kas mums neder, vai tas, kas mums patīk vai nepatīk, vienmēr iedod tādu drošības sajūtu, kad nav jāraustās. Es eju un daru tā, kā tas ir vajadzīgs, un es visiem no sirds novēlu sevi sajust, sevi iepazīt, un lai visiem izdodās tas, kā viņiem to vajag, jo vienādu ceļu, vienādu likteņu un vienādu dzīvju nav un nebūs un nav vajadzīgs, un nesalīdzināties, nevērtēt, nenosodīt vienam otru, bet dzīvot tādā, mēs katrs esam unikāls un skaists un brīnišķīgs cilvēks un vispārējais, un līdz ar to baudīt to savu dzīvi. Jā, būs arī slidena akmeņi, bet tu zini, kā tev pāriet vislabāk pāri tiem slidenajiem akmeņiem, tad, kad tu sevi zini un zini to, ko tu gribi, un zini to, kā tu to gribi. Tāpēc, atrast sevi noteikti. Paldies, Liels, arī par šo sarunu. Man liekas, bija ļoti, ļoti vērtīgi to. Paldies. Paldies tev, Zana. Paldies, Liels. Paldies visiem arī, kas klausījās un kas klausīsies. Un tiksimies. Zane arī raksta, nāciet grupā kopā vieglāk, foršāk, jautrāk un var iepazīt līdzīgi domājošus cilvēkus. Man ļoti interesanti, ja es pirms sarunas es biju iedegusi svecies, jau tev klausītājiem es tā kā viņu neparādīju, bet es viņu pāris dienas atpakaļ ieliku vienā storijā, ko man uzdāvināja tādām smuki saliktām tādām rociņām. Un es viņu aizdedzināju pirms laiva, un viņa praktiski izdegusi, bet ļoti interesanti, kamēr mēs runājām, viņa, tā kā kaut kādos brīžos sprakšķēja. Es tā domāju, vai kaut kāds enerģijas steigā vai kas, bet ļoti interesanti, ka saruna iet uz noslēgumu, un viņi ir tā knapi, tūlīt jau dziest ārā, acīm redzot, viņa bija tieši šai sarunai paredzēta. Bet... Pareizais garums. Pareizais garums, jā. Un, Mīš, paldies tev. Es zinu, ka noteikti šī mums nav pēdējā saruna. Mums ir tik daudz vēl, kas priekšā par citām tēmām. Tās gan visticamāk būs ļoti radikāli citādākas tēmas nekā šodien, jo mūs ar Zanu saista visādas interesantas citas lietas arī. Un tā kā, man bija prieks tevi šādā formātā satikt. Man bija prieks par visiem tiem, kas šo te klausījās, un arī, kur vēl klausīsies ierakstā. Prieks dzirdēt, ka citiem šī saruna ir bijusi vērtīga, un tā kā Un tie, kuriem norezonēja makkārtas, jūs vēl varat aiziet paskatīties Zanas profilā, kas un kā. Tur arī var iepazīties vēl vairāk ar viņām, bet tie, kuriem rezonē tas, ko Zana saka, tad esiet laipni gaidīti Zanas kursā. Mēs jau tur tāds bariņš esam novākušies, ar nepacietību gaidam, kad viss sāksies. Un tā kā tiekamies ar visiem tiem, kuriem tur arī jābūt, vai ja ne tur, tad kaut kur citur. Tā kā tā. Labi. Paldies tev, Liels. Labi. Paldies, Liels. Tā.